Tātad, Jēns Devalks, vienīgais Latvijas YouTube idiots un Juris Indus, daļa no Tautas mēdīju projekta, kas tagad, es ceru, būs biežāk, regulārāk un ar dažādāku materiālu. Un kā pirmo tēmu, jeb pirmo tādu kopu projektu, jeb variantu, mēs vēlamies ar Juri parunāt par psiholoģiju, cilvēku manipulāciju, vispār, ne tikai kaut kādā vienā aspektā, bet, paskatīties, kur šīs dialogs mūs aizvedīs. Jautājums jau laikam sāks ar to, par ko mēs tā kā vispār arī šodien runājam un gribam runāt, un kas ir tas, ko mēs tā kā, uz kuriem mēs aizejam un no tās vietas tad attiecīgi par sākam diskutēt, un visticamāk tas jau ir tāda sapratne par to, kad tad mazliet uzdrīkstēšanās domāt, varbūt mazliet savādāk un censties redzēt lietas un pasauli mazliet savādāk, vai ne, un redzēt lietām cauri. Un kā tas viss, teiksim, ar mani sākās, es jau īstenībā kopš skolas laikiem, kopš maziņš biju, es kaut kā diezgan jūtu cilvēkus, un es biju tāds novērotājs visu laiku, un pētīju, kas notiek apakšā, kā cilvēki uzvedas, un man ar vienu un vienu vairāk ieinteresē tā tēma par to, kāpēc mēs vispār kā cilvēki daram to, ko mēs daram. Kas ir tie iemesli un kas ir tas, kas mūs mudina izvēlēties kaut kādas lietas pār citām, un kāpēc ir cilvēki, kuri it kā šķietam varbūt sliktās, teiksim, ja mēs no malas uz viņiem skatīties, mums likties ārprāts, kā viņš var vispār būt laimīgs par dzīvi, un kāpēc viņš ir laimīgs, un kāpēc tas, kuram it kā ir viss, nav laimīgs par dzīvi, ja? Un tādā veidā tas ceļš sākās, un tā ir, diemžēl nevar teikt, tas ir pārņēmis mani laikam, pa 100%, jo es vienkārši esmu palicis atkarīgs no izzināšanas. Man ir ļoti liels izsalkums izzināt lietas un izzināt sevi un saprast arī to, kas notiek apkārt. Tas ir vispār, tā ir tāda mazliet evolūcija, kādā veidā es esmu nonācis līdz tam brīdim, kad es par to varu runāt skaļi, ja? un uzdrīkstēties, un man nav baili. Ja? Paskatoties uz pasauli, uz sabiedrību, tas, ko es gribēju, teiksim, tā nodefinēt, bet es neesmu tik varbūt artikulēts vienmēr. Paskatoties uz to tagadējo sabiedrību. Kā es saucu, un tas nav domāts kā aizvainojums, bet kā es saucu pērtiķis ar mašīnas atslēgām. Ja? Tāpēc, ka mēs visi parasti nevis domājam racionāli, bet mēs tā kā pērtiķi balstamies uz emocijām. Ja? Tam un tam jābūt tā, tāpēc, kad es tā jūtu. Ja? Teiksim, tāpat kā smagi reliģijā iegājuši cilvēki un teiks, bet Dievs ir, tāpēc, ka es viņu tā jūtu. Tas ir emocijas pārsvarā. Tādā izpratnē. Kas ir reliģija un tas, kā manipulē ar mums. Bet paskatoties uz to sabiedrību, kā tu viņu redzi dotajā brīdī? Cik tālu mēs esam, teiksim tā, attīstījušies no tā pērtiķa mašīnas atslēgām? Vai mēs esam maz? Jā, labi sapratu, labs jautājums. Būtībā ir tā, ka kaut kur jau es saprotu, un tā tava analoģija, ko tu saki par pērtiķi ar mašīnas atslēgām, viņa ir taisnība, jo beigās mēs tiešām dzīvojam lielākoties cilvēki tādā reaģēšanas, mēs vienkārši būtībā reaģējam, mēs ļoti maz radām. Un tas viss ir saistīts tikai ar to, ka mēs nepazīstam sevi un ka mēs nepazīstam to, kā mēs funkcionējam, jo es uzskatu vienu no svarīgām lietām, lai cilvēks būtībā kļūtu neatkarīgs domāšanā un spētu izvēlēties, tiešām brīvi izvēlēties, ko viņš vēlas darīt un kas viņš grib būt, viņam ir ļoti daudz jāzina par sevi. Un tas ir pamats. Un, diemžēl, ja mēs pastamies uz sabiedrību un uz to, kādā veidā mēs augam kopš mazotnes, mēs tiekam audzināti zināmā sistēmā. Un smadzenes ir tāda interesanta lieta, kad viņas jau, ja mēs izveidojam rāmi, kurā mums ir jādzīvo, tad mēs arī viņā dzīvojam, un diezgan grūti viņu ir salauzt. Viss būtībā tas, kas mēs esam, dažādās dzīves jomās, formējas līdz kaut kādam 21 gadu vecumam. Mēs esam praktiski tad izdzīvojuši tās lietas, kuras tā kā cilvēks izdzīvo. Mums ir bijusi pirmā mīlestība, mums ir bijušas kaut kādas pieredzes ar
ar kaut kādām neatļautām lietām, ar atļautām lietām. Mums būtībā noformēsies. Mēs teiksim, tu gribi teikt, ka mēs pieņemam kaut kādu, teiksim, tā rāmi no tiem visiem, ko mēs redzam. Mums ir standarts, mums ir pamats, jebkurā dzīves jomā līdz 21 gadu vecumam aptuveni izvedusies, mēs esam piedzīvojuši visu, ko mēs varam. Un kas notiek tālāk? Ko cilvēks tālāk pēc tiem 21 gadu vecuma dara? Viņš vienkārši noveco. Viņš ir būtībā nepieaudzis bērns visu savu mūžu, jo viņš katrās attiecībās, katrā lietā, ko viņš dara, teiksim, ja tu sāc kā cilvēks jaunas attiecības ar kādu citu cilvēku, tu vienmēr meklēsi tajās attiecībās to, kas tev bija tajā pirmajā mīlestībā vai tajā pirmajā situācijā. Tu vienmēr meklēsi tās lietas. Cik ilgi tas tā var notikties? Tas var notikties, kamēr tu nomirsti un atkal varbūt nākamajā dzīvē šeit atgriezīsies un tu atkārtos tieši to pašu līdz brīdim, kad tev būs iespēja uz sevis paskatīties no malas. Un uz sevis paskatīties no malas mēs varam tikai tad, ja mēs radām sev izsaukumu uzzināt kaut ko vairāk par sevi un iemācīties. Un tiešām uzzināt arī vairāk informāciju arī par to, kas notiek apkārt un notiek pasaulē un izprast to. Tad mums ir tā brīnišķīga iespēja paskatīties no malas uz sevis un redzēt visām lietām cauri. Un līdz ar to arī mainās, tad mēs nekad nebūsim vairs tie, kas mēs bijām. Ja? Saprot, aptuveni man doma. Tas ir tas, kā es lietas redzu un kas ir, man liekas, pamats tam, kā mēs šodien dzīvojam. Es gan nekad... Te, ja es varu piebilst, Ot par šito te tīri no manas puses, kā es esmu pamanījis sevi. Un pilnīgi piekrītu par to, ka līdz 21 gadu vecumam, varbūt tas, teiksim, tas tā abstrakt, jābūt tai robežai, bet, teiksim, galvenajos vilcienos. Bet ir tas jaunības cikls, un tad cilvēks ieciklējās. Un es kaut kad pāris dienas apakaļ vēl pafilozofēju būtībā, teiksim, par šitās tēmas aspektu, kad iedomājies cilvēki pēc tam iet universitātēs, iegūst tur doktora grādu un tā tālāk. Viņi domā, ka viņi ir visgudrākie, lai gan kaut kādās izvēlēs viņi parāda, cik bērnišķīgi tomēr viņi ir, jo viņi domā, ka viņi zina visu. Tajā pašā laikā, kad kāds varbūt, kas nebūs aizgājis tik tālu izglītības, teiksim, tajā mehānismu ziņā, viņam ir tā zinātkāre, un viņš varbūt ir jaunāks, bet ir dzīves norūdītāks, pieredzējušāks, nopietnāks, teiksim, pieaugušāks morāli, kā tāds, kuram ir tās nenormālie bakalaura grādi un kaut kas tāds, Un tas man ir tā zinātkāre tik traka, kad man ir bijis tāds laiks, kad es pirms nedēļu netieku pie kaut kādiem resursiem, pie interneta, lai papētītu kaut kādus materiālus, palasītu, pavāktu un tā tālāk, un nav kaut kādu, piemēram, cilvēku, kas būtu zinoši, ar ko es varētu veidot tādas jaukas sarunas. Un man ir tā kā narkomānam bezmazē. Man sākās, morāli, tāds baiga depresīvs stāvoklis. Es domāju, bļāvens, es neko liederīgu neiegūstu sev. Jā. Tu vienkārši nejūti progresu. Būtībā ir tas, ko mēs esam kaut kādās citās telefonu sarunās runājuši. Cilvēkam ir lai cilvēks justos pīstam dzīves, viņam ir vajadzīgas divas lietas. Viņam vajadzīga ir personīga izaugsme. Tas nozīmē, kad sajūta, ka tev ir progress, jo pasaulē ir iekārtots un dabā tā ir iekārtots. Ja kaut kas neprogresē, viņš vienkārši mirst. Un tā ir, teiksim, cilvēkiem tie, kas ir, kuriem ir izdevies uz sevi kaut kādā mirklī paskatīties no malas, viņiem rodas tā atkarība uzzināt vairāk. Un no vienas puses, kā mēs to skatāmies, no vienas puses var teikt, slikti, stulbi, gadījās, jo tev vairs dzīve nekad nebūs mierīga. Tāpēc, ka visu laiku gribēsi kaut ko vairāk un tu plēsīsies ārpus rāmjiem, kā, teiksim, angliski tas teiciens, how deep is the rabbit hole? Teiksim, cik dziļi tā zaķa āluma, kad tu sāc iet viņā, tad būtībā apstāties jau no apakaļceļa jau vairs nav. Tev nav atpakaļceļa, jā. Un tas ir lielākais uzdevums, kas ir būtībā, manuprāt, uz šodienu vajadzīgs sabiedrībai un īstenībā pasaules sabiedrībai,
radīt to izsalkumu pēc šīm zināšanām.